Izstāsti Latvijai! Šobrīd esam Klīversalā, River Breeze rezidents apartamentos. Iekārtojieties ērtāk, pasapņojiet par to, kā te varētu būt, pagrieziet nedaudz skaļāk, Izstāsti Latvijai tieši šobrīd kopā ar jums. Šonedēļ raidījumā Izstāsti Latvijai ieskatījāmies Siera kluba organizētajā pasākumā, noskaidrosim, kurš uzņēmējs ir saņēmis 2 zelta medaļas, izstāstīsim par transformējumām mēbelēm, kā ierasts veselības rubrikā noderīgi padomi no ārstiem. Izstāsti Latvijai! Atbildes uz sevi interesējušiem medicīnas jautājumiem tu atradīsi portālā medicīne.lv. Tu būvē, remontē un netiec galā? Atbildes meklē abc.lv. Izstāsti Latvijai! Kulināro mantojumu centru priekšnesumu un dažādas prezentācijas, Eiropas aizsargājamie produkti, tas un vēl daudz kas cits. Siera kluba organizētajā pasākumā, kas norisinājās Ogres tehnikumā. Laižam skatīties! 26. septembrī Ogres tehnikumā notika starptautisks pasākums Skillman International Forum. Biedrība Siera klubs šajā apjomīgajā pasākumā organizēja Eiropas Savienības aizsargāto Latvijas īpašo produktu parādi, izstādes galdu un 6 produktu degustāciju. Šī ir liela diena Latvijai, Latvijas profesionālās izglītības tīkla mācību iestādēm, un šī ir liela diena arī Latvijas produktiem, it sevišķi Eiropas Savienības aizsargātajiem īpašajiem produktiem. Un tas ir Jāņu siers, salināta rudurupmaize, sklandrauši, Rucavas baltais sviests, Latvijas lielie pelēkie zirņi, Carnikavas un Salacgrīvas nēgi, un, protams, ceļā uz Eiropu jau ir arī Aglonas maizes veistūklis. Šajā fórumā mums tika dota iespēja popularizēt šos īpašos produktus. Lai tos redz gan Latvija, lai gan tos redz arī Eiropa un tās pasaules valstis, kopā 71, kas ir atbraukušas uz Latviju. Jo katrai valstī ir šādi produkti. Piemēram, Itālijai, Austrijai ir vairāk nekā 200. Varbūt pienāks diena, kad arī mums būs ļoti daudz, bet tā kā mums nav pagaidām ļoti daudz, tad mēs tos ļoti cenšamies mīlēt, ar tiem kopā būt pasākumos, semināros, jauno paudzi ar tiem iepazīstināt un teikt paldies visiem ražotājiem, jo tikai ražotājiem pateicoties ir saglabātas šīs senās receptes, kas ir 100 gadus vecas vai noturīgas. Iespēja Eiropai, arī Latvijai un arī pasaulē popularizēt šos aizsargātos produktus ir dota mums pateicoties Zemkopības ministrijai. Un Zemkopības ministrija būtībā diezgan bieži ir palīdzējusi, un es ļoti, ļoti ceru, ka arī turpmāk šī sadarbība turpināsies. Un tas ir prieks patērētājiem, tas ir prieks galvenokārt ražotājiem, un es domāju, ka tas būs arī prieks, un ir prieks arī to valstu viesiem, kuri šeit atbraukuši. Un aizsargātie produkti ir daļa, varbūt tā interesantākā, senākā daļa no kulinārās vēstures. Ogres tehnikumā notiek organizācijas Skillman fórums. Skillman ir pasaules līmeņa tīklojums, kurš apvieno vairāk kā 90 valstis, un šogad fórums notiek Latvijā. Un kāpēc Ogres tehnikumā? Tāpēc, ka kopā ar Latvijas profesionālas izglītības iestādēm mēs vēlamies parādīt, cik inovatīva un moderna ir profesionāla izglītība. Mēs visi esam biedrības Siera klubs biedri, un biedrības Siera klubs ir atklājusi virknu produktu, kas ir Eiropas Savienības aizsargātie Latvijas īpašie produkti. Un tāpēc viens no mūsu pasākumiem ir tieši veltīts šiem mūsu ražotājiem un īpaši aizsargātiem Latvijas produktiem. Es esmu no Rucavas tradīciju kluba. Rucavas tradīciju klubs jau darbojas no 2004. gada. Pieredze ir uzkrāta. Šogad mēs sākām tādu jaunu soli, no sākuma līdz sākumam. Bet, ja mēs runājam par balto sviestu, lūk, tas ir Rucavas baltais sviests. Rucavas baltais sviests ir viņa īstais vārds.
baltais sviests ir vienkārši vārds, bet Rucavas baltais sviests ir ar visu uzvārdu. Un baltais sviests ir Eiropas reģionālā produkta aizsargātais produkts. Viens no 6 šobrīd Latvijā. Šodien mēs pārstāvam Jāņu sieru, kas ir straupes, viens no tradicionālajiem produktiem, un arī Latvijas tradicionālais produkts, ko pasaulē kopā ar Siera klubu ir iznesuši 6 uzņēmumi Latvijā, kuriem ir vienīgajiem atļauj šo produktu kā Jāņu sieru ražot Latvijā. Un viņš iznes mūsu tautas, kā saka, īpatnējo produktu pasaulē. Tā kā latvieši mīliet šo produktu, jo tas ir mūsu no tautas pagātnes, no mūsu senčiem, un esiet veseli kā mūsu senči. I think it's a very wonderful event. It's a very nice networking, bringing together people from different countries, different continents. So it's really one of the most interesting skills sharing network. I appreciate it a lot, and I will continue working with many people. And another thing is this place in Latvia is really wonderful and very inspiring in terms of the way they run projects and also the products they are giving us to share, to test and to eat. I discovered a lot of food and I will come again for it here in Latvia. People are very welcoming and they have a lot of hospitality. I like that. Pārtikas kvalitātes konkursā The Baltic Taste Award 2023 2 zelta medaļas ieguva uzņēmums Royal Nordic par zīmola Queen Harbor augsti kūpināto lašu fileju un vītinātu lasi. Abi produkti izgatavoti no augstākās kvalitātes atdzesētas norvēģu lašu filejas Superior. Queen Harbor produkciju raksturo īpašs svaigums un augstākā kvalitāte. Lasis no Atlantijas okeāna nonāk pa taisno uz ražošanas lentes un tad uzreiz uz jūsu galda. Žēl, ka nevar nodot garšu. Mūsu uzņēmums Royal Nordic bija dibināts 2019. gadā. Mūsu kompānijas mērķis bija izveidot visaugstākas kvalitātes produktu, tāpēc mēs iegādājāmies viskvalitatīvākās ražošanas līnijas no labākajiem Eiropas ražotājiem. Un, protams, galvenais mērķis bija izveidot profesionālo tehnologu komandu, kuri izveido produktu, neizmantojot mākslīgas injekcijas un konservantus. Un, protams, ka mēs strādājam tikai ar svaigu lasi. Queen Harbor produkti ietilpst premium kategorijā. Nedaudz pastāstīšu par viņiem. Produktus gatavo sausā sālimā, bez konservantiem un bez injekciju lietošanas svara palielināšanai. Salīšanas procesā sausajā marinādē izmantojam roku darbu, lai nodrošinātu kvalitāti. 100% dabīgi produkti, jo marinēšanai izmanto tikai sāli un cukuru. Nelieto garšas pastiprinātājus un citas ķīmiskas piedāvas. Kūpina, dišskabārža, dūmos. Produktu kupināšanai neizmanto mākslīgos dūmus. Produktu kupināšanas process aizņem ilgu laiku, neizmantojam ātru kupināšanas metodi. Produkti iepakoti ir termoformējošas skinplēves, kas palina produktu realizācijas laiku, saglaba kvalitāti, papildus ievietoti pievilcīgā kartona iepakojumā. Queen Harbor, lai labi garšo! Dzīvē bieži vien ir situācija, kad mēs saskaramies ar to, ka mums vajag jaunas mēbeles. Un tieši tāpēc mēs šodien esam ieradušies uz transformējamo mēbeļu salonu Compact LV, kurš atrodas Rīgā Ķengara ielā 2A, kur katrai mēbelei ir vairāk par vienu funkciju. Ejam! Šodien mēs jums piedāvāsim idejas, kā moderni, ērti un kompakti iekārtot mazus mājokļus vai telpas.
Kompakt LV ir transformējumu mēbeļu interneta un salonu veikals Rīgā, Ķengara ielā 2A. Augstākās kvalitātes un dizaina mēbeles no Itālijas, Vācijas, Spānijas, Zviedrijas, Lietuvas un Latvijas. Transformējumās mēbeles nodrošina komforta standartu daudz mazākā platībā, ļauj ekonomiskāk izmantot dzīvojamo platību un sagatavoties viesu uzņemšanai. Ērti var iepirkties arī internetā kompakt.lv. Mājas darbi apdarīti, jāliekas pie miera, bet kur ne jau uz mazās kušetītes? Gultā. Ja arī jums nepatīk šaurība, pasūtiet sienas gultu papildus iegūstot 4 līdz 6 kvadrātmetrus. Vai sienas gulta ir tāda pat kā parastā gulta? Tā noteikti ir labāka un izturīgāka. Pagaidām nav izgudrota mēbele ar lielāku potenciālu atbrīvot telpu. Jūs nepērkat mēbeli, bet gan papildus kvadrātmetrus un izrādās sienas ir no gumijas, jo pie tās ir piestiprināta sienas gulta. Transformējums mēbeles arī bērnistabām un jauniešiem ar visu galdu. Sienas gulta ir funkcionāla dizaina mēbele, ar ko var lepoties un tā kalpos paaudzēm. Ekonomējot katru kvadrātmetru mūsu nelielajā miteklī, mēs saprotam to, ka arī šādā veidā mēs varam gan mācīties, gan strādāt, gan arī uzglabāt savus mantas. Kompakts un praktisks biroja stūrītis jebkurā telpā. Maza telpa nav un nedrīkst būt šķērslis draugu uzņemšanai, un Kompakt LV tam ir risinājums. 1, 2, 3, 4, vēl 2 divānā, un ballīte var sākties. Maza telpa vairs nav problēma. Kompakt LV ir gan idejas, gan risinājumi. Izstāsti Latvijai! Vai jūs aizdomājaties par to, kādos traukos jūs gatavojat savu maltīti? Uzņēmums Fissmann ražo traukus un virtuves piederumus no veselībai un videi drošiem materiāliem, tādā veidā rūpējoties par jūsu un jūsu bērnu veselību. Fissmann veikalu plauktos jūs atradīsiet visplašāko virtuves piederumu klāstu. Sākot ar katliem, pannām, teikannām, termosiem, keramikas un stikla traukiem, plašu nažu piedāvājumu, virtuves un galda piederumiem, kā arī dažāda veida preces bērniem. Jaunums tirgū – digitāls termos. Ātra piegāde un ērta iepirkšanās internetveikalā fissmann.lv. Kvalitatīvi virtuves piederumi par pieejamām cenām. Ienāc, apskati un iegādājies traukus lielākajos tirdzniecības centros – Akropole Alfa, Origo, Sāga, Domina, Mols, Damme. Paldies par pirkumu! Paldies! Funkcionāli un skaisti trauki un virtuves piederumi tavam mājoklim un dāvanām svētkos. Izstāsti Latvijai! Veselības rubrikā parunāsim par to, kā uzlabot dzīves kvalitāti un parūpēties par savu veselību. Izstāsti Latvijai! Šoreiz parunāsim par delikātu, bet visai izplatītu tēmu – urīna nesaturēšanu. Sīkāk mums par to visu pastāstīs daktere Dina Aldiņa. Ginekologs ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi, un jāpiezīmē, ka daktere ir piedalījusies vairākos zinātniskos pētījumos tieši par šo tēmu. Skatāmies! Šodien mēs parunāsim par tēmu urīna nesaturēšana sievietēm. Tā ir diezgan bieži sastopama problēma, kas ļoti pasliktina dzīves kvalitāti sievietēm. Un visbiežāk tas notiek pēc dzemdībām. Pēc PVO datiem 70% sieviešu pēc dzemdībām ir dzimumorgānu noslīdējums, bet tikai 30% ir tā saucamā slodzes urīna nesaturēšana. Bet tam ir risinājums. Un risinājums ne tikai biksīšu ieliktnīši, bet arī gan medikamentos, gan risinājums ar tā saucamo lāzeru procedūru. Ja mēs runājam par lāzeru terapiju makstī, tad tas ir brīnišķīgs ārstēšanas veids, jo viņš ir nesāpīgs, tas ir nekaitīgs un, kā es skatos, ar ļoti labiem
rezultātiem jau pēc 4 nedēļām no terapijas brīža. Protams, rezultāts nekad nebūs uzreiz, bet 4 nedēļu laikā aktivizējās tādas šūniņas, kas mūsu organismā ir fibroblasti, kas sintezē kolagēnu. Un līdz ar to maksts gļotāda paliek tvirtāka, uzlabojās asinsrite, līdz ar to lubrikācija. Maksts arī gan vizuāli, gan arī sašaurinās, līdz ar to uzlabo arī seksuālās attiecības. Mīļās meitenes, nāciet un risināsim jūsu problēmu ar mūsdienīgām ārstēšanas metodēm, lai jūs būtu veselas, smaidīgas un laimīgas. Izstāsti Latvijai! Dzelzs deficīts ir viens no visbiežāk izplatītajiem uzturvielu deficītiem. Tā rezultātā rodas nogurums un slikta pašsajūta. Sīkāk mums pastāstīs dakteris farmakologs. Klausāmies! Dzelzs mūsu organismā ir ārkārtīgi svarīga būtiska lieta, jo faktiski dzelzs joni piedalās eritrocīta un hemoglobīna sintēzē, kas ir pats svarīgākais skābekļa transportētājs. Kā mēs labi zinām, bez skābekļa nevar būt dzīvības. Un tāpēc, ja mums ir dzelzs deficīts, attiecīgi mēs nevaram nodrošināt organismā pietiekamu regulāru skābekļa transportu. Ļoti šobrīd populārs ir veģetārisms un vegānisms. Faktiski mūsu uzturā galvenais dzelzs avots ir gaļa. Un attiecīgi biežākais, par ko pacients sūdzās, un kad arī uzreiz ārstam jāsāk domāt, pacientam ir dzelzs deficīts, tas faktiski ir tāds nogurums. Šajā Agetes firmas Emelin FF Liquid produktā ļoti labi savienojās tieši visas šīs labās īpašības. Gan garša ļoti labi patīkama aveņu, gan forma, viņš ir šķidrā veidā, ērti paņemams līdz ikdienā sievietēm tādos mazos maisiņos, sačetiņos, jau uzreiz gatavs lietošanai. Nav klāts cukurs. Preparāta sastāvā ir dzelzs bisglicināts, tā ir dzelzs helāta forma. Klāt vēl ir pievienots B12 vitamīns, kas kopā ar dzelzi atbild par sarkano asins ķermenīšu radi organismā, un vēl klāt ir pievienota folskābe. Līdz ar to šis preparāts dara sievietēm, kuras plāno grūtniecību, jo foliskābai vismaz mēnesi pirms grūtniecības iestāšanās ir jābūt organismā minimums 400 mikrogramiem. Emelin FF uzturbagātinātājs šķidrajā formā pietiks 20 dienām. Tajā ir 20 paciņas ar jau gatavu šķidru lietošanai. Atgādinu, ka farmaceits ir īstais padomdevējs, lai jūs atrastu pareizo formu, pareizo varbūt garšu preparātam, kuru jums būs ērti lietot savā ikdienā. Izstāsti Latvijai! Jelgavas poliklinika ir ambulatorā ārstniecības iestāde. Atrodamies Zemgales sirdī, pašā centrā, un apkalpojam Jelgavas pacientus. Tāpat arī pie mums brauc gan no Rīgas, gan visa Zemgale, gan dažreiz atbrauc arī no Saldus pacienti, un pat Liepāja ir bijusi. Pie mums pieņem gan 10 ģimenes ārsti, gan daudz speciālisti, un mēs arī veicam diagnostikas. Dažādas metodas mums ir pieejamas. Pēc manām domām, jā, ģimenes ārsts ir pirmais ārsts, pie kura pacients griežās vispār. Gan tekošām problēmām, gan ar hroniskām, kaitēm. Un tālāk jau mēs sūtam pie speciālista pēc nepieciešamības. Man kā ģimenes ārstam patīk strādāt poliklinikā, tāpēc, kad ir pieejami speciālisti, ja, rodās kaut kādi jautājumi, ka var pieiet un uzdot un noskaidrot kaut kādas neskaidrās lietas. Tagad es dzīvoju Latvijā, strādāju Jelgavas poliklinikā. Man ļoti patīk Latvija. Man ļoti patīk Jelgava. Kā mēs salīdzinājam Ukrainas medicīnu un Latvijas medicīnu, es varu atzīmēt, ka Latvijā ir vairāk moderna aparatūra. Un mēs varam izrakstīt vairāk zāles ar atlaidi. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Ģimenes ārsta funkcija ir ārstēt un izmeklēt un nosūtīt tālākai ārstēšanai pie speciālista. Un mūsu Jelgavas poliklinika ir visi nepieciešami speciālisti, ir visi aparatūra, un mēs varam izdarīt visi nepieciešami izmeklējumi šeit.
Gada laikā mēs pieņemam turpat 103 000 pacientu, un mūsu zvanu centrs apkalposim 90 000 zvanus. Jelgavas poliklīnikas reģistru zvanu centrs pieņem pacientu zvanus ikdienu, tātad darba dienās no 7:30 līdz 18. Vidēji dienā pieņemam ap 700 zvanu. Pagājušā nedēļa, piemēram, bija 3500 pa visu nedēļu. Plus vēl apstrādājam arī pieteikumus elektroniskos, tātad pacientiem apzvanam, pierakstam, gaidīšanas rindas arī pierakstam pie ārstiem, pie speciālistiem. Tā kā cenšamies strādāt ātri, operatīvi, apmierināt klientu un pacientu vēlmes, un es ceru, ka mūsu pacienti ir apmierināti. Jelgavas poliklīnikai, tāpat kā jebkuram mūsu medicīnas centram mūsu valstī, ir izaicinājums piesaistīt speciālistus. Tā kā esam atvērti jauniem speciālistu piesaistēji. Īpaši jaunums Jelgavas poliklīnikā ir slinga terapija. Mums ir jauns slings ielikts, tā kā pacienti laipni gaidīt. Tāpat arī diagnostikas nodaļā ir gan jaunais mammogrāfs, kas ir jaunākās tehnoloģijas, un tāpat arī kompjutertomogrāfs, kur par maksu var nedēļas laikā jau tikt pie izmeklējuma. Jelgavas poliklīnikas rehabilitācijas nodaļā, fizioterapijas zālē, kur notiek šobrīd, piemēram, slinga terapija pacientam muguras relaksācijai. Arī tādi pakalpojumi ir kā teipošana, ir krioterapija. Mēs arī ieviešam tagad tieši ar šodienu grupas nodarbības kā maksas pakalpojumu veselai mugurai. Vakaros tiem cilvēkiem, kuri nevar pa dienu atnākt pavingrot. Strādājam ar bērniem, ar pieaugušajiem, ar kardioloģiskiem pacientiem, pēc lūzumiem, pēc operācijām. Tā kā ļoti plašs klāsts pakalpojumu mūsu poliklīnikai ir. Jelgavas poliklīnika atrodas tikai 40 km no Rīgas, Zemgales sirdī, un visi laipni gaidīti mūsu poliklīnikā. Izstāsti Latvijai! Ar to arī šoreiz beidzam. Turpinam baudīt brīnumaino laiku, ejam dabā, priecājamies un atceramies, ka kāds noteikti ir jāmīl. Tiekamies pēc nedēļas. Atā!